slavenais režisors Hermans ir piedāvājis vēlēšanu sistēmas reformu. Viņš tātad pamatot uzskata, ka pastāvošā sistēma ir vainojama Latvijas atpalicībā pat no Lietuvas un Igaunijas un piedāvā uzlabojumus, tajā skaitā tātad mainīt deputātu ievēlēšanas kārtību, nodrošinot, ka tie tiek ievēlēti nevis no partijas sarakstiem, bet no 100 atsevišķiem apgabaliem. Pasaules praksē, kā mēs lieliski zinām, uz Amerikas piemēru, citu valstu piemēru, piemēram, Amerikā ir tātad Republikāņu partija un Demokrātu partija, kura ar saviem milzīgiem resursiem šīs divas partijas pacīnās, un tad tiek ievēlēts cilvēks vai no vienas vai no otras partijas. Latvijas gadījumā tātad tas, ko piedāvā režisors Hermans, būtu, ka mums būtu tātad viena latviešu partija, viena krievu partija, kurai būtu tātad parasti uzvarētas šīs vēlēšanas Daugavpilī un Latgalē, varbūt reizēm Rīgā. Un tātad šīs divas latviešu un krievu partijas sadalīt Latvijas Saeimu, un, ja latvieši paliek dusmīgi, tad daļa no viņiem balsot par krievu partiju. Tas ir tas, ko mums piedāvā tātad režisors Hermans. Kāda ir, teiksim, mīnus šim variantam? Pateikšu uzreiz. Ja, piemēram, ir 7% cilvēku, kuri, piemēram, ir zaļie. Pašlaik viņi tātad būtu pārstāvēti Saeimā ar 7 deputātiem, bet tādā variantā, kad ir šie vienmandāta apgabali, kur jādabū 51%, zaļajiem būtu 0 deputāti. Tāpat arī kādiem citiem mazāku, teiksim, uzskatu grupējumu pārstāvjiem, teiksim, tur progresīvajiem un tam līdzīgiem, viņiem tātad arī būtu 0 deputāti, ja būtu tikai divas šīs lielās partijas, tāpat kā Amerikā vai līdzīgi tajās valstīs, kur ir šī sistēma. Kāds būtu gudrāks risinājums par šo amerikāņu variantu? To mēs redzam Lietuvā, kur tātad puse parlamenta tiek ievēlēta no partijas sarakstiem, tādējādi, teiksim, mazākām grupām, kurām ir, teiksim, 10% atbalsts valstī, vēl aizvien ir iespēja dabūt savus 10 deputātus iekšā, un puse deputāti tiek ievēlēti no vienmandāta apgabaliem, kuri tātad ir tiešā veidā atbildīgi, teiksim, saviem šauļu, kauņas, viņas, teiksim, vēlētājiem. Līdz ar to šī Lietuvas sistēma, manuprāt, darbojas labi, un to mēs redzam arī kaut vai tajā faktā, ka minimālā alga Latvijā ir 620 eiro, bet Lietuvā 923 eiro. Tātad 300 eiro mēnesī, tas tomēr ir diezgan liela atšķirība priekš tāda vienkāršā vēlētāja. Un Lietuvā, kā mēs redzam, šis vēlētājs ir daudz labāk aprūpēts nekā Latvijā, jo tomēr 300 eiro mēnesī, piedodiet, tas ir jūtami gan Lietuvā, gan Latvijā, gan arī Igaunijā. Līdz ar to, protams, mēs varam mainīt vēlēšanu sistēmu, šādi uzlabojumi ir iespējami. Tie ir, tātad, acīm redzot, tiešām jāizdiskutē, uz ko aicina vēlētājs režisors Hermans. Tas ir labs aicinājums, un mēs šo diskusiju vēl turpināsim.